Labdien, šajā svētdienā, un mēs turpinām mūsu studijas jautājumus un mēģinām atbildēt uz nelūgto viesu jautājumiem, ko parasti musulmaņi uzdod. Viņi uzdod 6 jautājumus. Mēs iepriekš izrunājām 4 jautājumus, atcerieties. Viens no jautājumiem, kas noteikti, ja jūs runāsiet, uzpeldēs, un jūs noteikti runāsiet. Kur tieši jaunajā derībā, un atcerieties, ka jūs, ja jūs runājat ar musulmaņiem, neizmantojiet vēstules, bet tikai pēc iespējas tikai veco derību un evaņģēlijas. Ja? Tas, ka viņi neatzīst. Mēs atzīstam, viņi ne. Mēs nesakām, ka tas nav Dieva vārds, bet jūs parasti taktiski apsvērumu dēļ jūs izmantojat, parādat patiesību arī no evaņģēlijiem. Tātad pirmais jautājums, kur tieši Jēzus saka, ka esot Dievs un ka esot jāpielūdz? Kur tieši? Labi, ja jūs to zinātu. Cilvēki tāpat arī, kā arī dažādi citu, pseido reliģiju pārstāvi, viņi samācās pāris vietas no Bībeles vai kaut ko, un tad jums iegrož acīs bez konteksta, vai kā. Ir labi, ja mēs zinām savu Bībeli. Tātad, kur tieši? Vai jūs šodien varat pateikt, kur tieši Jēzus saka, ka esmu Dievs, man jāpielūdz? Tālāk noteikti jums iebāzīs degunā ne tikai musulmaņi, bet ka trīsvienība nav loģiska. Mēs esam to izrunājuši, paskatieties iepriekš internetā, visu dabūt. Tālāk jums uzdos jautājumu, kā gan Dievs var nomirt? Ja jūs sakāt, ka Jēzus ir Dievs, kā Dievs varēja nomirt? Jūsu Dievs var nomirt? Un pagājušajā svētdienā mēs runājām 4. jautājumu, kāpēc bija jānogalina viens cilvēks citu dēļ? Kāpēc jānogalina viens cilvēks citu dēļ? Atcerieties, mūs viesojās Abduls pagājušajā, skatos šodien mums viņš arī viesojas, cik es saprotu Abdul. Mēs šodien mēģināsim atbildēt uz tavu jautājumu. Ja Jēzus nomir par mūsu grēkiem, tad gan varam droši grēkot, cik vien gribas. Starp citu šo jautājumu Abdul uzdod ne tikai musulmaņi, bet arī katoļi uzdod to jautājumu. Ja Dievs piedod visus grēkus, tad jau grēkojam. Armīņāņi, Armīnijas sekotāji, kas saka, ka cilvēks izvēlas Dievu, nevis Dievs no sākuma atgriež mums, mēs piedzimstam no jauna un tad redzam Kristu. Ja? Viņi arī uzdod šo jautājumu, ja Dievs piedod visus grēkus, tad jau mēs varam grēkot. Un tāpēc es šodien izmantošu Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu un 15. nodaļa 1 līdz 17. Jāņa evaņģēlijas, tev nav problēma, es ceru, ka mēs lasām no turienes. Es esmu patiesais vīnakoks un dārzkops ir mans tēvs. Katru zaru manī, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas nes augļus, viņš apgriež, lai tas jau vairāk augļus nestu. Jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka. Tāpat arī nevarat jūs, ja nepaliekat manī. Esmu vīnakoks, jūs esat zari, kas manī paliek, un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst, to savāc un met uguni un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat, mana vārda paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet. Un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un ka esat mani mācekļi. Kā tēvs man ir mīlējis, arī jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, ja manus pavēles, manus likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.
Mans bauslis, jeb mana pavēle, mans likums ir mīliet citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūsu augļi paliek, un ka viss, ko jūs lūgsiet manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Es jums pavēlu, mīliet citu. Tas ir Dieva vārds, amen. Visvarenais tēvs, cik iedrošinoši ir zināt, ka mēs tev ticam, jo tu esi mūs izraudzījis un izredzējis, lai mēs nestu augļus. Ka mūsu ticība tev ir dāvana no tevis. Jā, tā ir mūsu atbildība, tēti. Tā ir mūsu atbildība, bet tu esi suverēns, tā ir tava suverēnā griba. Tu mūs pirms pasaules sākuma izredzēji, lai mēs nestu augļus. Tu mūs izredzēji, lai mēs ticētu. Tu mūs izredzēji, un tavs svētais gars atgrieza mūs, mēs atzimām tavā svētajā garā ar tavu gribu. Tāpēc, Tēvs, lai šī tava suverenitāte mūs dod drošību grūtos un pārbaudījumu lielos laikos, ka mēs turpinām palikt Kristu tavos vārdos, paklausīt tavam vārdam, ticēt tavam vārdam, lai nestu augļus, lai pieaugtu raksturā, un lai arī caur mūsu dzīvi ne tikai mēs paši pieaugtu raksturā, bet mēs arī spētu iespaidot un nest tavu vēstu citiem arī tādā veidā nest augļus. Mēs tev lūdzam, tā ir mūsu lūkšana, palīdz mums noskriet līdz galam, palīdz mums nest augļus, palīdz mums būt ražīgiem. Āmen. Redz, Abdul, ne jau musulmaņiem vien uzdod šo jautājumu, bet arī, skaties, man te ir grāmata, brīnišķīga grāmata, notulkot jau sen, viena no pirmajām grāmatām, ko mēs notulkojām, Maikla Hortona grāmata Atgriešanās brīnišķīgajā žēlastībā, aptverot evaņģēliju būtību. Es visiem ieteiktu izlasīt. Tāda grāmata tiek dot arī cilvēkiem, kas nav ticīgi un kas kaut bišķi gatavi lasīt, un arī viņi ļoti brīnišķīgi stāst un skaidro. Viņi varbūt tās vēl kaut kur var dabūt, viņi sen izdot. Un 10. nodaļā Maiks Hortons, kas saucās taisnīgie grēcinieki, jeb attaisnotie grēcinieki, mums apraksta kādu vēsturisku piemēru. Hercogs Georgs bija savu laiku cilvēks, raksta Maikls, jeb Miķels. Būdams vācu princis Lutera dzīves laikā spēlēja visās frontēs. Viņš mierināja savu mirstošo dēlu hercogu Johannesu, jeb Jāni, ka taisnošanas doktrīna mirstošajam princim vajadzēja raudzieties uz Kristu un tikai uz viņa nopelniem. Un bija jāatsakās no visiem saviem darbiem. Bet Luters stāsta, kad grāfa Johannes sieva to dzirdēja, viņa teica: Tēvs, kādēļ šādas patiesības nevarētu tikt sludināts visiem? Hercogs Georgs atbildēja: to var stāstīt tikai mirstošiem, ne tiem, kam klājas labi. Iespējams, ka tajā laikā, tāpat kā tagad, arī šodien, cilvēki uzskatīja, ka pārāk liela žēlstība var kļūt bīstama. Ka pārāk liela žēlstība kļūst bīstama, un jūs izdomājat, ka jūs varat dzīvot, kā jūs gribat. Kā Jānis atbild, jeb ko Jēzus patiesībā atbild? Pirms mēs ejam tālāk, es gribētu pārsteigt tev, Abdul, un pārējiem, lai mēs nepazustu. Kas tad šeit ir? Mēs vispirms, ko Jēzus teica, ka viņš mūs ir izraudzījis. Ja? Pareizi. 16. pantā. Ne jūs izraudzījāt mani, viņš saka mācekļiem. Un arī mums. Ne jūs mani izredzējāt, ne jūs mani izraudzījāt. Es jūs izraudzīju, lai jūs nestu augļus. Tātad ko? Ticīgo pastāvēšanu līdz galam. Cilvēka atbildība. Jēzus saka, palieciet manā mīlestībā. Un tāpat laikā viņš saka, es jūs izredzēju, ka jūs paliekat manā mīlestībā. Saprotiet? Mēs Jēzus nevienā brīdī, un apostols Pāvils arī, Abdul, tev nepatīk,
bet arī apostols Pāvils, jo kas ir apostols Pāvils? Apostols Pāvils ir tas pats, kas islāmā tafsīr, komentārs. Islāmā ir Muhameda dzīve, tas ir Korāns, ja? Mums ir evaņģēlija, vai ne? Ja? Un tad ir Dievvārds, ja? Un tad ir tafsīr, komentārs, vai ne? Un apostols Pāvils un vispār vēstules, tās vēstules, kam? Konkrētajām draudzēm, tie ir komentāri no evaņģēlija, par veco derību skaidrojumu. Ja? Ja, tātad šī atbildība mums nevienā vietā, ne Pāvils skaidrojumos, ne evaņģēlijos Jēzus nekur nesaka, ka mēs varam dzīvot. Jā, mēs esam izredzēti, un Jēzus saka, palieciet manā mīlestībā. Un ko nozīmē palieciet Jēzu, palieciet manī. Un tālāk viņš saka, palikt manī, ja jūs paliekat manī, tas ir tas pats, kas ko? Ka mani vārdi paliek jūsos. Ko nozīmē palikt Jēzu? Nozīmē tas pats, ka viņa vārdi paliek mūsos. Ko nozīmē, ka Jēzus vārdi paliek mūsos? Ka mēs paklausām viņa vārdiem. Ka mēs neatmetam. Ka mēs dzirdam viņu vārdu un paklausām. Ja? Tātad, ja? Un līdz ar to, tad, ja mēs paliekam viņu vārdos, ja mēs paklausām viņu vārdiem, tad mēs nesam augļus. Bet Jēzus piemin vēl vienu svarīgu, ko viņš saka, jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat. Un Abdul saka, bet Abdul, kāds ir konteksts? Viņš saka, ja mani vārdi paliek jūsos, ja jūs pildāt manu gribu, tad jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat. Un ko jūs gribat, ja Jēzus vārdi paliek jūsos? Jūs gribat noskriet līdz galam. Jūs gribat, lai jūs lūdzat par tēvu, vectēvu, lai viņš kļūst ticīgs, lai jūs spētu tādā veidā dzīvot un liecināt, ka viņš paliek ticīgs. Pareizi. Ja jūs paliekat tajā brīdī, ka jūs piemirstat viņa vārdus, ja, tad jūs lūkšanas, protams, ir savādāks. Bet Jēzus runā par tiem brīžiem, kad jūs paliekat viņa vārdos. Tad tēvs dara, ka tas notiek, ko jūs gribat. Jūs pieaugat. Cik interesanti ir, ka lūkšana arī mūsu pašu pedagoģijai. Un apskaties tālāk, ko Jēzus saka. Viņš saka, ja jūs paliksiet manī, jūs būsiet priecīgi. Ko cilvēks saka, likuma pildīšana, tā ir nelēma, disciplīna ir nelēma. Nē, jūs būsiet priecīgi. Jūsu prieks būs pilnīgs, ka jūs sāksiet vairāk sajust. Dievu klātbūt un paklausīt, jūs redzat, kā Dievs atbild, kā varbūt kaut kāda problēma vai grēks, ko jūs netikāt galā pēkšņi, kaut kādā veidā jūs nesaprotam, jūs tā kā sākat pamazām tā kā nepakļauties tam, kā jūs agrāk pakļāvāties. Ja? Jūs būsiet priecīgi, jūs sajutīsiet, jūs pēkšņi lasīsiet Dievu vārdu, tas atdzīvosies, un tas viens no lielākajiem priekiem, ka jūs lasāt un jūs sakat, jā, viņš ir dzīvs, viņš runā ar mani. Un vēl, ko es gribēju tev atgādināt, paskaties no 1. līdz 17. pantam, Jēzus taisa 3 lokus. Es neieliku tos 3 lokus satura rādītājā, bet principā, varētu teikt, pirmajā daļā 1 līdz 8, tur ir 2 loki, es esmu, tur ir pirmo reizi viņš stāsta līdzību par vīna koku, saspiestā veidā. Tad Jēzus izmanto tādu, viņš atkārto, bet katreiz pieliek klāt. Ja? Katreiz pieliek klāt, katreiz padziļina. Ja? Un tad pirmo reizi viņš saka, esmu vīnakoks un 1 līdz 4. Viņš iedod tā kā ievads, tā kā saspiests, tā kā Marka evaņģēlijs. Kad pēc kāda laika es lasīju Jāņa evaņģēliju, Lūkas evaņģēliju, tu sāc lasīt Marka evaņģēliju, man beidzot pielec. Nu kā? Marks, un tāpat kā piedodiet, ka man dītūrs, bet jums patiks, man patīk, es ceru, ka jums arī patiks. Marks tāpat kā Lūkas un kā Jānim bija pieeja šī informācijas daudzums. Un viņiem, kā evaņģēlija šiem pierakstītājiem, viņi zināja, kāda ir viņa auditorija, tālāk kāds viņa paša raksturs, ja? Un tad viņi rakstīja atbilstoši savai auditorijai un izvēlējās sakārtoja notikums, izvēlējās tos notikumus, kas ir viņa prāt svarīgi, protams, svētā gara vadībā. Ja?
Un, kad lasa Marka evaņģēliju, bezmazliet tā, Marks ir kāds īsts vecs, kad sievietes stāsta notikumiem, apmēram pateikt, ka viņi satika draudzeni un draudzene nopirkusi jaunu auskaru un aizvakar izdūr caurumu. Apmēram tu dzirdi, ka viņi satika draudzeni, ka draudzenei par draudzenes vecmāmiņas dzīvi tu noklausies stāstu. Tu noklausies par kaķīti, kam sāpēja austiņu, un beigās pēc stundas otrajā pusē, ka viņi satika savu draudzeni, kam izdod pareizi, vai ne? Kā, kad satiekās normāli veči. Ja? Čau, kā iet normāli, viss kārtībā, čau. Tā. Sievietes saka, kas tas jūs sarunās? Mēs sapratām. Ja? Un Marks šo īso variantu dod, un ka Marks runā, un, ja jūs zināt pārējos evaņģēlijus, jūs bez mazai redzat, ka Marks izvilk šo notikumu, šito un saspiež. Ja? Ja, un tad tu lasi to tā, un tad tur bija ceļš pirmajā nodaļā, tur ir rakstīts uzreiz, ja? Tu pilnīgi redzi, kā viņš skrien ātrāk, lai ātrāk izlasītu, lai saprastu. Ja? Tad katrs izvēlās, kā viņš stāstu, vai ne? Un tātad arī Jēzus izmanto, jeb Jānis parāda, kā Jēzus izmanto šo rabīnu pieeju. Viņš 3 reizes velk cauri, ja viņš uzreiz pateiktu, tu pazustu. Viņš tev 1 reizi, lai tu atcerētos, viņš 2 reizi tev un 3 reizi. Izglītībā arī tā ir. Jums iedod pamatu, jums tad iedod vairāk, dziļāk un vēl vairāk. Ja? Uz visu neiedod, lai jūs nenogrimtu. Un tālāk, un otrajā, no 5 līdz 8 viņš paplašina to tēmu, ko viņš saka, ne tikai zari tiks izmest ārā, bet kas būs, viņi tiks sadedzināti, kāda tēma te ir pēdējā tiesa, ja? Viņš paskaidro, ko nozīmē, ja? Un tālāk, ko vēl saka, viņš runā par lūkšanu, ko viņš parāda, ka bez lūkšanas neiztiksiet, ja? Ja? Un ka tēvs tiek pagodināts, ko? Un no 9 līdz 17 viņš vēlreiz runā par palikšanu Jēzu un parāda palikšanas būtību un pavēles būtību, ka palikšanas būtība ir palikšanas Jēzus mīlestībā. Ka palikšana Jēzu ir baudīšana, peldēšana Jēzus mīlestībā. Ja? Peldēšanās Jēzus mīlestībā. Nu, iesim ātri cauri. Tātad 1 līdz 8. Pat palieciet patiesajā vīna kokā, Jēzu un nesiesiet daudz augļu Dievam par godu. Vīna koks vecajā derībā ir parasta līdzība Dieva derības tautai. Psalms 80 mēs lasījām, Jezeja 5. nodaļa, Jeremija 2, 21, 12, 10, Eceķiels 15. nodaļa, 17. nodaļa, 19. nodaļa, Hozeja. Un katrā gadījumā vecās derības aprakstos tauta tiek uzskatīta par neauglīgu un neusticīgu tautu. Un tās apraksts pavada brīdinājums par slodu un izslēgšanu no Dieva ķēniņa valsts. Atcerieties, es stādīju vīna koki un ko es dabūju skābulas. Ja? Nevis kārtīgas saldas vīnas, labas augļus, bet sliktas augļus. Un tātad šī tēlanība atkārtojas Eceķiela grāmatā, kad pravietis norauja Jeruzalemes neauglību. Tomēr 80. psalmā, 18. līdz 19. pantā un Jezejas 27. līdz 6. pantā nākotnes rakstnieki raugās uz nākotnes dienu, kad vīnogulājs nesīs augļus. Un psalms 80 norāda uz nākotnes cilvēku dēlu. Un cilvēka dēls var būt arī šis cilvēka dēls, jeb Dieva dēls, varbūt kas visu Izraēla tautu, vai konkrēti cilvēka dēls Jēzus, jo Jēzus ir arī patiesais Izraēls, ja? Patiesais Izraēls, patiesais Dieva dēls. Un tieši šajā kontekstā Jēzus saka, es esmu patiesais vīna koks, kurš nesīs daudz labus augļus un zem atkal padarīs par Ēdens dārzu, jeb miera un taisnības ķēniņu valsti. Un iepazīstinot sevi kā patieso vīna koku, Jēzus identificē sevi kā patieso auglīgo Izraēli. Šis apgalvojums ir satriecošs egocentrisms, ja tā nav patiesība. Viņa vārds patiesais lietojums liek domāt, ka viņš beidzot spēs paveikt visu, ko Dieva tauta nav spējusi sniegt vecās derības laikā, nav paveikusi to uzdevumu, kādu Dievs viņai uzdeva.
Cilvēks var baudīt patiesās auglīgās tautas statusu, saukties par patieso Dieva dēlu, bērnu tikai tad, ja ir savienots ar Jēzu, ar patieso vīna koku. 5. nodaļā Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, tāpat kā tēvs mirušos dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu nodevis dēlam, lai viss godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu, kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņus sūtīs. Un Jāņa 14.6 mēs lasām, Jēzus viņam sacīja, esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Tātad mēs varam baudīt patiesās Dieva tautas status, būt par Dieva bērniem, nonākt Dieva ķēniņa valstī, ko? Ja mēs esam savienoti ar patieso vīna koku ticībā, ar Jēzu Kristu. Līdz ar to tas nozīmē, ka viss pārējās reliģijas ir nepatiesas. Un tālāk Jēzus saka, kas zaru manī, katru zaru, kas augļus nenes, viņš noņem, un katru, kas nes augļus, viņš šķīstīja, lai tas jau vairāk augļus nestu. Raksturīgi, ka Jēzus nekojoties paskaidro, ka viņš nedarbojas neatkarīgi no tēva. Jaunā derībā, tāpat kā vecā derībā, tēvs ir tas, kurš kopja vīna koku, jo tēvs ir kaislīgi norūpējies par savu tautas auglību, arī par jums. Un tālāk ir svarīgs punkts, skatieties, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es jums esmu runājis. Jēzus ir ieejas punkts vīna kokā, ja cilvēks pievienojas patiesajam vīna kokam, un viņa grēki tiek piedoti, viņa netiks tiesāti, viņa iegūst mūžīgo dzīvību, kā lasām Jāņa 5.21.24 pareizi. Ja? Kad viņi dzird Jēzus vārdu un tic, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, bet kāpēc visi nedzird? Un šeit parādās Dieva suverenitāte. Jāņa evaņģēlija 1. nodaļā mums to Jēzus paskaidro. Un Jānis, tiem, kuri viņu neuzņēma Jēzu, ja mūžīgo Dievu vārdu, kas ir Dievs, tiem, kas viņu neuzņēma, tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļauj kļūt par Dieva bērniem, kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Tātad viņš nāca pie saviem kontekstu, savie viņu nepieņēma, vārds tapa miesa, ja? Nepieņēma Jēzu, bet tie, kur uzņēma, tie nav dzimuši. Ko? Tie ir dzimuši no Dieva. Tie ir dzimuši no Dieva, tātad Dievs ir dzemdinājis. Un 3. nodaļā sarunā ar Nikodēmu Jēzus paskaidro, kādā veidā viņi piedzimst. Skatieties, viņš saka, Jēzus atbildēja Nikodēmam, patiesi es tev saku, ja kas nepiedzimst no jauna, tas nespēja redzēt Dievu ķēniņu valsti. Jēzus atbildēja, patiesi es tev saku, tas, kurš nepiedzimst no ūdens un gara, nevar ieiet Dievu ķēniņu valstī. Kas piedzimst no miesas ir miesa, kas piedzimst no gara ir gars, ja paklaus garam. Citiem vārdiem sakot, ja cilvēks nepiedzimst no gara, viņš pats nevar piedzimt, viņš nepiedzimst no augšienes, viņš pat neredz. Jūs viņam stāstāt, viņš neredz. Atcerieties sev laiku, kad jūs vēl neticējāt. Jūs stāstīja, jūs domājat, kas tas tāds? Jūs nemaz neredzat, jūs nenofiksējat. Kur nu runāt vēl par pieņemt Jēzu? Kā var cilvēks pieņemt Jēzu, viņš neredz. Kur nevēl ieiet, ja? Līdz ar to tauta, ja sava tautība, Dieva tauta, par kuru Dievs tēvs šķīstīja, ir svētajā garā no augšienes piedzimušie un Kristu Jēzu ticīgie, kuriem tad arī ir piedot visi grēki. Ja, 3. punkts. Jūs esat šķīsti tā vārdēļ, ko es esmu runājis. Taču šīs dzīves laikā neviens kristietis vēl nav morāli pilnīgs, ir svēts morālā nozīmē. Diemžēl. Un tāpēc viņš tiek šķīstīts Jēzus asinīs ik reiz, kad grēksodzē dodas pie Dieva tēva un Kristus Jēzus, kā mēs lasām 1. Jāņa vēstulē. Un tas ir tas, par ko Jēzus saka, ka Dievs tēvs tos, kas nes augļus, ko iztīra. Viņš iztīra, viņš šķīstīja, viņš iztīra, viņš atmet caur pedagoģiju. Caur kādreiz sāpīgu pedagoģiju pamāca mūs, lai mēs pieaugtu, lai mēs tiktu vaļā. 4. pantā palieciet manī, un es jūsos,
kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. 5. pantā un Čakals saka, es vīna koks, jūs esat zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nekā nespēja darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst, to savāc un met ugunī un tie sadeg. Jēzus atkārto un intensificē sekas tiem zariem, kur nenes augļus, proti tie nevien tiek noņemti un sakalst, bet tiek savākti un iemest ugunī. Un šeit Abdula ir par to runa, ka kristietis pastāvīgi negrēkos, viņš nedomās tā. Jā, arī kā Vestminsteras ticības apliecība, pareizi saka, un arī, ka lasām Jāņa vēstulēs un Pāvela vēstulēs arī, un kā arī Jēzus saka, ka mēs mēdzam atkrist. Mēs mēdzam atkrist un uzvesties kā nekristieši. Bet ja Dievs mūs ir atgriezis, mēs atgriezīsimies atpakaļ. Mēs atgriezīsimies atpakaļ. Un kāda šī pēdējā tiesa, Atklāsmes grāmatā ir teikts, ko 20. nodaļā 11 līdz 15, ka visi augšām celsies mirušie, gan tie, kas tic Jēzum, tie, kas netic, un tie, kas netic, tiks tiesāti pēc darbiem un tiks iemest kur? Uguns jūrā. Kāpēc? Tāpēc, ka pēc darbiem viens nav taisns Dievu priekšā. Ja? Atceries Abdulu, visas darba reliģijas ieskautot islāmu, ko samazina likuma prasības. Samazina likuma prasības un domā, ka var izpildīt. Bet tie, kas ir ierakstīti dzīvības grāmatā, Jēzus dzīvības grāmatā, tos, ko Jēzus un Dievs Tēvs no sākuma izredzēja, ka viņi ticēs viņam, ka viņš atdzemdinās viņus svētajā garā, tie ir ierakstīti dzīvības grāmatā, tie augšām celsies mūžīgai dzīvībai. Kā lai es zinu, ka esmu ierakstīts, vai tu tagad tici, ka Jēzus ir Kristus kungs? Es neprasu, vai tu ideāli dzīvo. Neprasu nevienu brīdi. Es tev jautāju, vai tu tici, ka Kristus Jēzus ir Dieva dēls un nomirst par taviem grēkiem ir tavs kungs? Ja es tev neprasu, cik dziļi tu tici, cik daudz tu tici, kaut kā sinep graudiņš. Ja tic, tas nav no tevis. Tas nav no tevis. Viņš ir arī labais piemērs, bet viņš nav labais piemērs vispirms. Viņš ir ārsts vispirms. Tas, ka mēs slimi, mēs zinām, mums nevajag piemēru, mums vajag izārstēt. Un tad mēs varam diētu ieturēt vai kaut ko citu. Mums vajag izārstēt, izgriezt kaut ko. Mūsu akmens sirdi vajag samainīt uz miesas sirdi. Garā atzimt, un tad mums vajag teikt, ko darīt. Ja? Ja jūs manī paliekat, man vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Tad, kad man vārdi paliek jūsos, pareizi. Un tad tas, ko jūs gribēsiet, lūksiet, ko jūs gribēsiet, kad viņa vārdi paliks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesiesiet daudz augļu, ka esat mani mācekļi. Ka jūs parādāt, ka esat mani mācekļi. Es saku kādreiz arī izmantot New English Translation, kādreiz normāli, es parasti ņem ESV Translation, English Standard Version, tad New English Translation pa brīvu var dabūt, un tad, protams, grieķu parindeni paskatos. Ja? Bet nākamais solis New English Translation arī labi tulkojums. Ja, tad te tulkotāji mums palīdzējuši, ka jūs esat, ka jūs pierādāt, ka jūs parādat, ka esat mācekļi, ka saviem darbiem jūs parādat, ka esat mācekļi. Un, ja es vēlreiz atgriežos pie šīs pašas līdzības par vīna koku, parāda šī palikšanas dabu un pavēles būtību. Viņš saka, palieciet mīlestībā un mīliet citu, kā Jēzus mīlējis, lai daudzi ticētu un paliktu Jēzus mīlestībā. Kā Tēvs man mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manas likumus, jūs paliksiet manā mīlestībā. Tāpat, kā esmu turējis savu Tēvu likumus, paliek viņa, ja pavēles mīlestībā. Abdul, kur tad šeit ir grēki piedot dzīvo, kā gribi? Nu, kurā brīdī? Jēzus kādā vietā saka, evaņģēlijā, Jāņa evaņģēlijā, nu, ko jūs man te kungojat visu laiku un nedarāt, ko es jums saku?
Kungs. Ir sevišķi, ja mēs esam kādi harizmātiski noskaņot, tā kungojam katrā brīdī. Halleluja un kungs. Un tik darām, ko gribam paši. Ja? Viņš saka, ja jūs man mīlat, ko tad dariet, ko es jums saku? Tad dariet. Tad lūdziet, lai jūs varētu izdarīt. Jēzus pavēļu pildīšana nav despota iegriba pildīšana, bet gan mūsu labumam. Vecāki kādreiz brīdinot savus bērnus pareizi māca, ka patiesībā pa lielam labumu saviem bērniem vēl vienīgi viņa vecāki. Protams, arī citi, bet patiesībā pa lielam, kam visvairāk vajadzētu sāpēt, kas visvairāk gribētu labi, ja vecāki, protams, nav deģenerāti, ja? Tie ir vecāki, pareizi. Bet arī vecāki gal galā nezina, kas ir vislabākais viņu bērniem, jo viņi nav Dievs tēvs. Mēs nezinām gal galā. Mēs tā kā cenšamies saprast, bet visos sīkumos mēs nezinām. Dievs dēls līdz pat nāvei paklausīja Dievam tēvam, jo uzticējās tēva mīlestībai un gādībai. Kāpēc Jēzus aizgāja līdz nāvei? Viņš uzticējās viņa mīlestībai. Viņš uzticējās. Vienīgi Dievs tēvs, kurš savā mīlestībā atsūtīja savu dēlu Jēzu, nomirt kā vietnieciskiem upurim pie krusta par mūsu labā, zina, kas mums kā viņa bērniem patiešām ir vajadzīgs. Un šīs pavēles pamācības ir mūsu labumam. Jēzus saka, esmu atnācis, lai jūs dzīvotu pilnīgu un pārpilnīgu dzīvi. Es sludinu sev, draugi. Es jūsoju, bet patiesībā sludinu sev. Ja es teikšu es, tad jūs teiksiet, tas neatiec uz jums. Tas attiec uz mums visiem. Ja? Ja. Es sev mēģinu tagad pārliecināt caur Jēzu, protams. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Paklausīšana parasti saistīta ar nelēmu un drūmumu, bet tad, kad Jēzus vārdi aizvien vairāk un vairāk iemājo mūsos, kad mēs aizvien vairāk un vairāk saprotam Dievu tēva un dēla mīlestības mums, tad mūsu sirds piepildās ar prieku. Un šo prieku mums vairs neviens neatņems. Atcerieties, ka Jēzus saka, jūs man satiksiet, un šo prieku jums vairs neviens neatņems. Viņš saka mācekļiem, apustuļiem, bet arī mums, kad mēs sastopam Jēzu, kad mūsu sirds ir priecīga, kad mēs saprotam, ka šīs ir mūsu mājas. Šī ir mana vieta, ko es meklēju. Esmu atradis sevi savu vietu šajā lielajā stāstā, Dieva stāstā. Man sirds piepildās ar prieku. Un kāda ir pavēles daba? Mans likums ir man pavēle mīlēt citu tāpat, kā es jums mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Un tālāk ir svarīgi Abdul, jo vārds Abdul nozīmē kalps, vergs. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo tas, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es jums esmu darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Citiem vārdiem sakot, ko arī jūs esat kalpi, es esmu kalps tāpat kā jūs kungam, un mēs esam draugi, mēs esam bērni. Kāpēc? Mēs zinām, kas būs. Mums ir atklāts. Mums nav kaut kas palikts neviena informācija, neviens vārds, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs nodzīvotu auglīgu dzīvi, pilnīgu dzīvi, nav apslēpts. Viss mums ir dots. Ja visi Dieva vārdi, kas ir vajadzīgi, ražīgai, pilnīgai, kristiešu, Dieva bērnu dzīvē, lai noiet līdz galam, ir mums doti Bībelē. Tur ir viss ierakstīts. Mēs esam Dieva draugi. Un nav lielāka mīlestība. Viņš ir devis par mums. Un skaties, ka svarīgi 16. pants. Tu domā, ja es izraudzēju Jēzu, es varu tad viņu pazaudēt. Un viņš saka, ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un nesat augļus, ka jūs augļi paliek, lai viss, ko vien jūs lūgt mana vārdā no tēva, viņš jums dot. Es jūs izraudzīju, es jūs izredzēju, un tad, kad jūs paliekat, tā ir man griba. Un kad jūs paliekat manos vārdos, kad jūs klausāt, ka jūs sākat aizvien vairāk un vairāk dzīvot pēc manu vārdu gribas, ka jūs sākat lūgt atbilstoši kā cilvēki, kas dzīvo manos vārdos, es atbildu uz jūsu lūgšanām. Es jūs atbildu uz jūsu lūgšanām.
un jūs nesat daudz augus, un jūs sirds piepildās vēl lielāku prieku. Jūs ziniet, kāds prieks, ka tu uzzini, ka tu esi kādreiz runājis ar kādu cilvēku. Viņš saka, tu zināt, tu palicis esi kristietis. Sen neesi redzējis cilvēku. Jā, tu toreiz kaut ko pateici man. Tu esi aizmirsis kaut ko pateici. Sen jau. Un viņš tev stāst, ko tu esi teicis. Tas nebija muļķīgi. Tu pēc priecīgs esi, ka neesi galīgi aizgājis garām. Ja? Un Dievs ir izmantojis. Un bieži vien ar to vienu reizi pietiek, lai tu būtu gatavs 100, 200 tūkstoši atteikumu. Jo mēs jau Abdulu uzrunājam tevi un pārējos ne jau, lai sakautu, parādītu, ka ateistu uzskats, ja reliģija ir muļķība, ka islāms ir muļķīga, pārējās reliģijas. Mēs jau to darām, lai cilvēki atgrieztos no tumsas, lai tiktu izglābti. Ne jau mēs jau necīnāmies pret islāmu. Mēs gribam, lai tas jau vislielāko ļaunumu, ko islāma ticība, nepareiz ticība izdara, ir pašiem musulmaņu cilvēkiem. Viņiem tā ir lielākā nelaime, kas tiek izdarīta. Cik daudz sieviešu tiek nogalināts, uzskatīts par suņiem, meitas tiek nogalināts, goda slepkavības un tam līdzīgi. Paklausieties to vispārējo, ja? Mēs gribam, lai cilvēki atgrieztos, pienākt pie Kristus. Jēzus saka, es esmu patiesais vienakoks Abdulu. Es esmu patiesais Izraēlas, es esmu patiesais Dieva dēls. Uzticies man, tu nesīsi daudz augļu, paliec manā mīlestībā, jo kā Tēvs mani mīlēs, tā es tev esmu mīlējis. Paliec manā mīlestībā. Amen. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.